Kādas tavas domas par prāmi kustības atjaunošanu un waterfront? Prāmi kustība, protams, ir ļoti svarīga pilsētai, gluži tāpat kā lidosta, jo katrs turists, kurš ierodās Rīgā, viņš atved zinām naudas summu. Kopš Covid laika mums prāmi satiksme ir pārtraukta. Ja, tad mēs esam spiesti braukt uz Tallinu, lai no turienes nokļūtu tālāk vai no uz Helsinkiem vai uz Stokholmu. Un, manuprāt, es neredzu nevienu iemeslu, kāpēc šī prāmi satiksme tiktu tuvākajā laikā atjaunot, jo pasažieru terminālu šobrīd ir aizņēmis Waterfront tātad demo birojs. Un īsti tam kuģiem tā kā vairāk nav kur piestāt. Ja? Līdz ar to es neko neesmu dzirdējis par kaut kādu jaunu terminālu izveidošanu. Es zinu, ka arī šie Waterfront projekti ietvaros ir paredzēta jauns pasažieru termināls, bet kad tas būs, ja, es domāju, ka tas nebūs tik ātri. Ja? Tāpēc man diezgan dīvaini ir, kad popularizēt šo domu, ka atjaunot prāmi satiksmi, ja tajā vietā, kur bija pasažieru osta, ir pilnīgi cits objekts ar citu funkciju. Cik es zinu, kruīz kuģus viņi tā kā tur ir norganizē, ka viņi varētu tur ienākt, ja viņi kaut kā caur to Waterfrontu ēku, tur pasažieru terminālu bijušo iziet cauri. Tā kā, es saprotu, ka tā daļa tomēr Rīgā joprojām tie turisti, kas ierodās ar kruīzu kuģiem, pastāvēs.